Labdien, dārgie sporta draugi! Sveicu jūs no Valmieras Jāņa Dāliņa stadiona šeit pat pie Gaujas stāviem krastiem. Un pavisam drīz pievērsīsimies Optibetā futbola virslīgas jau 22. kārtas spēlē, kurā tiksies Latvijas čempionu vienība Valmiera FC ar viesiem no Tukuma. Tukums 2000 Telms, spēles tiesneši Jevgeņijs Vašikovs šodien galvenais. Viņam palīdzēs Arturs Šakūrovs un Andrejs Markovs. 4. tiesnesis Aleksejs Grišenko. Vienībai šeit redzam Jurģi Kalnu, Valmieras komandas galveno treneri. Lūk, redzam Kristapu Dišleru, lūk, redzam Alvis Jaunzemes izpildu centrējumu un tur, satrieks. Lūk, redzam, ka Milo Mēne ieiet Tukumnieku sodu laukumā, tur jau arī neviens īsti nebija. Viņš laikam gaidīja, ka... Bet tagad fālām tiek aizmesta bumba. Rogovs nāk pretī, vēlreiz tiek apspēlēts un šobrīd krīt ārā. Rogovs no spēles un kā neiesit vārtus Valmiera! Pat šādās situācijās, var būt nedaudz par augstu, bet tomēr ir kaut kā tā bumbiņa uz leju. Mēne atgriezies arī jau šī viņam 3. sezona jau Valmierā. Tagad Jaunzemes ļoti labās pozīcijā partver bumbu. Mēnā, tiek atsīsts. Kapustī! Šeit, jāsaka arī pats fals turēja Krānsmani. Šeit tāds as. Nesako. Tiesaka spēlē 0-0 pret Audu. Toņuševs tomēr bija viens no spēlētājiem, kurš bija ļoti pamanāms Valmieras rindās. Labi spēlēja un tagad vienmuļāk Ozols tā diltīgi pasmaida. Mēne no tāda... Kāds slovams Mēnām tiek gāzt un ir arī Kautiņš. Kapustins tur iesaistās. Reingolds. Tur daudz ir neapmierināti. Sodus, par ko tiek sodīti. Tā, Čūdārs dabūt zelta no plāksteri. Un arī Reingolds. Čūdārs rāda uz vēl kādu spēlētāju. Lūk, redzam, Mēnes kritiens. Iepriekšējā leņķa nevarēja redzēt, vai bija saskare. Bija, šķiet, man liekas, ka bija. Kamēr skatāmies atkārtojam, vēl kaut kas ir parādīts. Man liekas, ka Pustinam varēja būt. Senegālietis sit un raida bumbu precīzi, lai gan vārdsargs uzmin sitiena virzienu, bet Aljons Ndojs gūst šīs spēles pirmos vārtus. Ļoti precīzi trāpa senegālietis un šoreiz nekādi iespējas. Spēles izlaišana nav jāuztraucas, jo pavisam nesen tas ir darīts. Jaunzemes atbrīvo savu situāciju un Jaunzemes gūst vārtus. Īsā brīdī Valmiera panāk rezultātu 2-0. Noslēdzējs, ka uzbrukošais pussargs šādās pozīcijās ir spēlējis Alvis Jaunzemes. Nepavēlt viņam arī 10. cipars uz muguras. 10. numurs, protams. Un precīzi tālajā stūrī bumbu raida Jaunzemes. Cilvēks acīm redzot vēl nav spēļu formā. Grib nedaudz vairāk darba. Šeit redzam, gadās arī tā. Šeit pat ar buci. Ar šo te labā centra aizsarga pozīcijā. Tagad nonācis kreisajā un veiks attiecīgi otrādi. Un Mēnā. Tā otrā pendele. Šoreiz gan varbūt tāda nepelnīta liekas. Mēs redzēsim atkārtojumu. Sergejam Vašikovam šāda iespēja nav. Humbī tiek parādīts zeltais plāksters, un tā ir otrā. Es gribu redzēt atkārtojumu, mēs to tūlīt arī noteikti redzēsim. Es gribu uzskatīt, ka... Man šķiet, ka Tukuma aizsargam ir taisnība, ka par rivām ir trāpījis. Viņš it kā roku izlika, bet... Mēnā! Kad nav, tad nav! Vārti netika zaudēti, bet lūk.
vārtu pārlikni otro reizi pēc kārtas mēģina netrāpa pendeli. Ir. Koškoš izskatās, ka ir, Stuglis ir. Samailovs ir. Kurš tad nav? Gaučs nav un šeit gan. Gustavu Silva panāk rezultātu 3-0. Vārti viņam izpildot pendeli, bet Gustavu Silva šeit gan parāda tādu labi ielauzās sodu laukumā. Futbola augstāk stāvošie spēki kaut kā tomēr te tuvu. Divi sēdēja kopā uz soliņa un kādas lietas apsprieda. Kas tā te tagad notiek? Ķirš neizpratnē, kā tu tā. Un lūk, pretējā virzienā šī epizode. Slieda palaiž garām. Laikam tomēr nedaudz uzlika pleciņu, tā kā spētu kā pustiņu. Čak. Un arī 11 metru citienu uz valmieriešu vārtiem, bet šoreiz tas netiek fiksēts. Un kā pustins. Te viena, otra, trešā. Redzam, fals. Iespēl sodu laukumā, tur Dojs mēģina pagarināt. Abi divi ar Kapustinu krīt un pēc tam tur vairāk kārt. Redzam, Ozols arī tur tam tā kā stūda. 3 Maksims Toņiševs, numurs 17, Papieru fals. Aizsardzības centrā šobrīd, te vēlreiz Kapustinam jāglāb. Lūk, šeit Ribeiro atkal neizmanto iespēju. Kristers Čudars un tagad arī 99 Fraška Armani. Tukums dodas uz priekšu. Tukums, Kransmanis. Negūs savus vārtus trešajā spēlē pēc kārtas, bet Olsesam. Tā kā var teikt, divās līnijās šobrīd spēlē Tukums, bet Kapustinam Kamilo Mēnes sitiens. Piespēle sodu laukumā un tur līdz bombai Dojs aizsniedz, bet kā spēlē Kapustins. Dien vakarā parādījās ziņa, ka Sergejs Vilkovs atgriežas RFS rindās un Kapustinam. Un nāk laukumā Leu Gaušu. Pagājušajā gadā 15 spēlēs guva 8 vārgoties Penkevits. Un tagad Mēne darbojas ar tālsitieni. Nē, tas ir Silva. Piedodiet, atvainojiet. Nevis Mēne, Gustavu Silva, Gustavs otros vārds. Divus solīšus vairāk pretī paspēr. No šādas pozīcijas gan jau, ka negaidīja, ka pēkšņi tiks izpildīts sitiens. Un rezultāts kļūst 4-0. Kaut kā nav bijis. Tiek gāsts. Šī brīža Valmieras kapteiņa pienākuma izpildītājs Paps Fals. Iznākums pirmajā divu komandu spēlē. Bet, domāju, te, pārāk spēcīgi. Pārcentās. Toņiševs, ļoti labu piespēli adresē un Fraška Armani. Pēdējām 15 spēles minūtēm. Un kā šeit tiek iegriezt bumba veips, bumba aizsniedz, bet no Reingolds. Birkā, piespēle pa zemi bija domāt, bet Ozols labi. Tu nolas un tagad nesaroja to, kas te notiek? Kas te tagad bija? Nē, ir tomēr vārti, laikam. Leu Gaušu izskatās svīnu vārtu guvumu, bet tur tiešām grūti bija saprast, nav, kas tur notiek. Leu Gaušu savā debijas spēlē Valmieras rindās gūst vārtus. Patraucē. Lūk šeit, pēc bumba vispirms atsitās pret vārds ap šeit vajadzētu mums redzēt labāk. Un lūk šeit,
Nu. Ribeiro, arī viņš pierakstās ar gotiem vārtiem 6-0. Nu teicu, ka šodien jādabū Valmierai vārtu smēķis, un to arī izdodas Rolands Ribeiro. Tagad būs savus 4. vārtu sezonā, un spriežot pēc tā, kā viņš nosvinēja, no acīm redzot, ir arī ne tur vien vārtus laikam guvis. Piespēl, šeit gan varbūt no Kapustina varēja vēlēties, lai līdz bumbai aizsniedzas. Varbūt pirmais tādi vārti, kur varbūt tomēr var. Un pirms došanās uz Ljubljanu Valmieras komanda sastāv 6 vārtus pret Tukumu, līdz ar to spēles beigu rezultāts 6-0, kas Valmierai ļauj nodrošināt šīs kārtas pabeigšanu ar 3. pozīciju.